Labdien visiem! Mani sauc Velta, un šodien savā video turpināšu stāstīt par savu adīto kleitu. Un tā iepriekšējā video, tas bija laikam svētdiena vai pirmdiena, kad publicēju video, kleita bija noadīta līdz šai vietai, kur marķierītis ir. Tā, tagad kleita ir garāka, protams, jau. Iepriekšējā reizē bija kleitas laikošana, rādīja, kā kleita izskatās uzvilka. Tagad es kleitu nevilkšu, kameras priekšā nerādīšu, jo tas garums ir tāds pašs, saprotiet, ne īsti skaisti izskatīsies. Bet kleitu, protams, es visu laiku adot pielaikoju. Un jā, pagaidām man ir nodīts līdz šai te bešīgajai līnijai, un jāāda ir apmēram vēl kādi 20 cm, tad būs mans kleitas garums nepieciešamais. Man augums ir 1,70 m, 1,72 m, un tad kleita būs tā nedaudz zem ceļa. Tā, kleitu es adu no dzijas Jārna Arte džins, to jau es pagājušajā stāstīju, šoreiz tad neko vairāk par to dziju nestāstīšu, tā ir visiem zinām dzija. Tā, mani māc nedaudz šaubas, vai man pietiks dzijas. Tā tūlīt parādīšu, tā ļoti grūti vienā rokā turēt telefonu, otrā ar otru kaut ko darīt. Un tā, šī te bešīgā dzija tā pietiks, bet mani māc šaubas par šo te balto dziju. Tā gan nav tāda īsti balta, viņa tāda piena balta vairāk. Tas ir viss, kas man ir. Te ir apmēram 40 grami dzijas, bet man ir vēl jāda vismaz divas šīs te līnijas no šīs te dzijas. Principā būtu labi, ja 3 sanāk, bet labi, pašā apakšā vēl var tur to vienu līniju, vienu daļu izlaist, 2 šīs te daļas vēl jānoda, un, protams, vajadzīgs būs piedurknēm arī vēl. Nezinu, tiešām nezinu, kā būs. Man ļoti negribas pirkt šo te dziju vēl. Šo dziju, protams, var brīvi nopirkt veiklos, nav nekāds deficīts. Bet, ja es nopirkšu tādu 50 gramus, tad man atkal tur paliks pāri atkal kādi 30 grami dzijas, un tad atkal šie te dziju atlikumi. Tā kā man tā, gribētos izadīt visu līdz beidzamajām, un kā saka, miers un dievs. Bet redzēs, kā būs. Šī te gaiši zilā dzija man pietiks. Šī te gaiši zilā dzija, šie kamolīši arī ir atlikums no kāda cita projekta, ko es sadīju mazmeitai džemperi. Palika pāri laikam 2 šādi kamoliņi, vienu vēl piepirku klāt, un tad man zilā dzija pietiks. Jā, cerēsim, ka viss būs labi. Jo piedurknē man vajadzētu vismaz vienu piedurkņu daļā izadīt šo te gaišo līniju, jo piedurknis būs apmēram 3/4 daļas. Šī ir tāda vasarīga kleita, vasaras sezonai vairāk tā kā piedurknis gars es negribu. Bet labi, redzēsim, kā būs ar to dziju. Dzīvosim, adīsim, un tad jau redzēsim, kā būs. Un tā, pastāstīšu tagad tīri tādus tehnisku stāstu par savu kleitu. Tātad kleitu adu no augšas uz leju, bet tas nav, kā redzēt, ne apaļais teilis, ne reglāns no augšas uz leju. Vispirms nodīju vienu plecu, tad nodīju otru plecu daļu, tad savienoju, tieši tāpat mugurpus nodīju, un tagad es adu pa apli. Šajā vietā, kur bija rokriņas, būs piedurkne, kur tagad savienoju un adu pa apli. Kleitai nav nekādu sānu daļās, nekādas šūtas vīles nebūs. Tā, parādīšu tagad, kā izskatās šīs te sānu daļas. Vispirms pastāstīšu priekšpusē par valdziņu pieaudzēšanu. Tātad sāku adīt, apmēram šajā vietā sāku pieaudzēt valdziņus, jo mainās, protams, augumam apkārtmērs. Mans krūšu apkārtmērs ir 110, gurna apkārtmērs 117. Tāda problemātiskā vieta manam augumam ir šī te vēdaru daļa. Vēdaru gurnu līnijā, tur, kur vēdars ir, saukšu visas lietas īstajos vārdos, kā ir, tā ir. Tātad pirmos valdziņus es pieaudzēju, šeit var redzēt tieši priekšpusē, tur, kur ir vēdars 3 reizes, 1, 2, 3 vienā pusītē un 3, 1, 2, 3 otrā. Tieši, lai tas paplatinājums ir vēdara daļā. Un pēc tam sānu daļās es arī pieaudzēju valdziņus, tā te arī var redzēt. Pagaidām tā ļoti labi var redzēt, bet tad, kad adījums būs notvaicāts, izmazgāts, tik ļoti uzkrītoši šīs te vietas nebūs. Bet, redzams būs, tur jau neko darīt nevar tā īpaši.
Tātad šeit ir vienu reizīti pieaudzēju, otru, trešu un šeit ir 4. reize. 4 reizes pieaudzēju katrā pusē, ja? Tātad 8 reizes vienā sānu daļā pieaudzēju, tad 8 reizes otrā pieaudzēti valdziņi, ja? Paplašināti. Ne, paplašināti pareizi nebūs pieaudzēti valdziņi. Un šeit katrā daļā sanāk 3 reizes. Un tagad gurnu daļā šeit platums ir apmēram 121 cm. Tieši tas, kas man vajadzīgs ir. Nu, ko vēl es varu pateikt par adītām kleitām? Šī ir mana otrā kleita, kuru es adu. Parādīšu foto, kāda izstījās pirmā kleita, es jau laikam rādīju. Zem adītām kleitām es vienmēr velku apakšā kombinēju, var teikt, vai oderes, tā kā, lai būtu, ja. Es vienkārši adītu kleitu, kā saku, uz plikas miesas nevalku, jo neglīti izskatās. Man patīk, kad ir vēl kaut kas apakšā zem adītās kleitas, tad tāds estētiskāks skats ir. Un man ir gan tādi trikotāžas tādi apakšsvārki, pieguļoši, kurus es velku apakšā, gan es domāju, ka tieši šai kleitai konkrēti es uzšūšu tādu no tāda plāna kokvilnas trikotāžu sauduma, tādu, nezinu, kā pareizi tas saucās, kombinēja vai tāds apakškrekliņš garš, nezinu, kā pareizi to nosaukt. Bet tā, lai šī zem kleitas kaut kas plāns būtu vēl apakšā, jo manam izmēram es uzskatu, ka tas ir neētiski izskatās, kad kleite ir uz plikas miesas uzvilkta. Tā kā uz doto brīdi man kleita izskatās šādi. Adās ļoti viegli, raksta šeit nekāda nav, labiskais adījums. Un arī tās svītras vēl jāada ir, tas viss tā. Ir interesanti adīt, teiksim tā. Es turpināšu adīt savu kleitu, bet savā video aicinu jūs tālāk noskatīties strīpainu adītu kleitu modeļus. Foto visus es atradu internetā, brīvi atradu, ja netiek pārkāptas nekādas autora tiesības. Skatāmies, iedvesmojamies un adām savas kleitas adīsim. Šoreiz tas arī viss. Paldies par uzmanību un tiekamies jau citos video.